Sveicināti droneksperts.lv kanālā. Šajā video parunāsim par jaunās DJI Osmo Pocket 4P kameras veiktspēju tumšā laikā vai arī, protams, naktī. Manuālajā režīmā DJI Osmo Pocket 3, 4 un visjaunākajai 4P maksimālais ISO līmenis, protams, atšķiras. Pocket 3 tas būtu 6400, Pocket 4 12800 un visbeidzot visjaunākajai DJI Osmo Pocket 4P 25600. Bet atšķirībā no Osmo Pocket 3 un 4 zemākais ISO līmenis vairs nav 50, bet gan 100. Un dienas beigās, ja vispār vēlies atvieglot savu dzīvi, neuztraukties par nekāda veida manuālajiem režīmiem, protams, arī šī jaunā DJI Osmo Pocket 4P kamera ir aprīkota ar speciālu nakts režīmu. Tādas nianses, protams, arī atšķiras atkarībā no konkrēta krāsu profila, kurā grasies filmēt. Pocket 4P gadījumā tas ir normālais HDR, D-Log un arī jaunais D-Log 2 krāsu profils. Bet, protams, par krāsu profiliem parunāsim citā no maniem video. Un tagad pārslēdzamies uz ārā kadriem, kur ļoti detalizēti gan salīdzināšu Pocket 3 un Pocket 4P, apskatīsim, cik augstu jaunajam DJI Osmo Pocket 4P ISO ir iespējams griezt un galu galā, kādu kvalitāti tie augstie ISO sniedz. Ņemot vērā, protams, to, ka lielākoties DJI Osmo Pocket sērijas kameras ir tendētas uz standarta lietotāju, nevis gluži profesionālu filmētāju, visus šos nakts video, vai precīzāk ISO salīdzinājumu testus, es veikšu normālajā krāsu profilā. Tad attiecīgi sāksim. Pirmais video tiek filmēts uz ISO 100, kas, protams, ir nosacīti bāze abām divām kamerām. Diži neiespringstot, noteikti, ka pie datora pat redzēšu vēl labāk, bet jau uz mazajiem abu divu kameru ekrāniņiem es jau varu redzēt to, ka jaunā Osmo Pocket 4P kamera, lai arī abu divu kameru sensoru izmērs ir vienāds, proti 1 cola, bet jaunās Osmo Pocket 4P kameras attēls tomēr ir gaišāks. Tad attiecīgi tagad pārslēgsimies tālāk uz maksimālo ISO līmeni, ko pieļauj Osmo Pocket 3 kamera. Tomēr pirms aizējām galējībās, ātri izdomāju pa vidam vēl iemest ISO 1600, lai varētu ātri salīdzināt vēl daudz maz normāla ISO līmeņa attēla kvalitātes starpību. Pārslēgsimies uz ISO 6400. Tagad filmējam ar abām divām kamerām uz ISO 6400. Ātri jau uzmetot acī abu divu kameru mazajos ekrāniņos, varu redzēt to, ka bruģis pie tuvākās latērnas Pocket 3 kameras ekrānā jau nedaudz izskatās pārgaismots, bet tajā pašā laikā Osmo Pocket 4P kamerā tuvākie bruģi klucīši vēl joprojām sevi satura daļēju detalizētību. Un jau uz Osmo Pocket 4P kameru esam pārslēgušies uz tā maksimālo ISO līmeni, kas būtu 25600. Paskatoties attēlā, diži īsti neko nevar saprast, laikam tik tiešām pārvāksimies uz vēl tumšāku vietu. Tālu pat nebija jāiet. Atgādināšu vēlreiz, Pocket 3 kamera šobrīd filmē ar ISO 6400, kamēr jaunā Osmo Pocket 4P filmē 25600. Protams, batuts loģiski izskatās stipri tumšāk Pocket 3 kamerā. Loģiski salīdzināsim vēl abus divus video datorā, vai jaunās Osmo Pocket 4P kameras pie 25600 ISO līmenis vispār vismaz kaut cik ir izmantojams, bet cik jau redzu tepat jau mazās kameriņas ekrānā, Pocket 4P kamerā ir redzams ne tikai batuts, bet stipri detalizētāk jau ir redzami arī mākoņi un augstsprieguma elektrolīnijas virs batuta. ISO salīdzinājumam tas arī pagaidām viss. Ātri gan vēl šovakar pieķeršos jaunā Osmo Pocket 4, ne tikai Pocket 4P. Filllightam
jeb vienkārši nakts selfiju apgaismojumam, LED lampiņai, lai jums parādītu, kāda veida video ar to ir iespējams panākt tumšā laikā vai sevišķi kā šobrīd naktī. Un tagad pārslēdzamies uz jaunā aksesuāra demonstrāciju, kas parādījās kopā ar DJI Osmo Pocket 4 sēriju, jaunais DJI Fill-Light. Ja vienkāršiem vārdiem sakot, selfija apgaismojums, ko tu vari pielietot vai nu sliktā apgaismojumā, vai arī, protams, pilnīgākā tumsā kā naktī. Lai uzņemtu šo video par jaunās DJI Osmo Pocket 4 sērijas Fill-Light, ja vienkārši selfija apgaismojumu, kā es to mēdzu saukt, ISO līmeni es esmu nogriezis lejā līdz daudzmaz normālam līmenim 1600. Un tad ātri iziesim visam cauri. Šobrīd, protams, kā ir redzams, gaisma ir ieslēgta, tūlīt es viņu izslēgšu. Tad attiecīgi šis ir tas, ko mēs redzam, kad šis apgaismojums, ja Fill-Light ir izslēgts. Slēdzam atpakaļ iekšā, tad apgaismojums atkal mums ir ieslēgts. Apgaismojumam ir maināmi 3 gaismas siltuma līmeņi, 1, 2 un 3. Personīgi man šajā situācijā patīk vienkārši atstāt uz tīro balto gaismu, jeb kas parasti ir 5600 Kelvin. Un tālāk ātri apskatīsim gaismas intensitātes iestatījumus. Tumšākais līmenis, slēdzam gaišāk. Ļoti liela atšķirība. Un pārslēdzamies uz visaugstāko līmeni, ko konkrēti šajā situācijā man šķiet, ka īsti nemaz nevajag, bet pamēģinam. Un visgaišākais līmenis, es bez problēmām pat varu attālināties aptuveni metru attālumā, pusotru metru attālumā no kameras, vēl joprojām mani bez problēmām ir iespējams redzēt. Tā kā attiecīgi ne tikai ir jūtami ļoti lieli uzlabojumi, gan sensoru kvalitātē attiecībā pret graudainumu, gan, protams, arī uzskatu, ka ļoti daudz cilvēkiem arī šāds mazs apgaismojums tīri vien labi noderēs. Šis te pats Fill-Light, kuru izmantoju arī šobrīd, darbojas no pašas kameras akumulātora. Tam nav savs individuāls akumulators, attiecīgi tas nav individuāli pats par sevi jālādē, bet, protams, attiecīgi tajā pašā laikā, ņemot vērā to, šis apgaismojums attiecīgi tērēs jūsu DJI Osmo Pocket 4 sērijas kameru baterijas.